Ei, Vinci, mums šodien jāiet uz balīti. Ko tu vilksi? Šodien bija pavisam aizmirsusi. Man arī nav ko vilkt. Nu, ko jāapsūta internetā? Darīts. Ir paciņā. Jē! Super! Lūdījums pienāca. Šovakar ir ko vilkt. Nu ko, šodien es jūs pastāstīšu par savu vislielāko atkarību. Un tā ir iepirkšanās internetā. Iepirkties internetā man patīk, jo pasūtījumi atnāk ātri, ir liela izvēle un vienmēr var vairākas dienas padomāt un aizsūtīt atpakaļ. Šodien man ir atnācis sūtījums no Asus. Nu ko, skatīsimies, kas ir atnācis. Kas mums te nu ir? Man ļoti patīk pirkt somiņas, kuras nav pārāk dārgas, bet piestāv izējamajām kleitām. Šo te somiņas pasūtīju pie savām sarkanajām jaunajām kurpēm. Tā ir no Lilu Gines. Tādā smukā kastītā, pēc tam tādā smukā maisiņā. Atveram ļoti ērta, te tādā mazākā lietiņām kabatiņa. Man liekas, ka ļoti simpātiska balīšu somiņa. Nākamā lieta ir vēl viena somiņa no Asus līnijas. Manuprāt, ļoti interesanta somiņa. Pie jaunā gada vai Ziemassvētku tērpa balītēm. Viņu var vilkt vai nu šādi, vai nu šādi. Nākamā ir kleitiņa no Asio ar bārkstīm, ar šādām te noņemamām sprādzēm, ar tādu zemu izgriezumu, lai viņas vēda. Ļoti skaisti, manuprāt, ziemas balīšu kleita ar garām rokām. Nākamā ir kleitiņa no Foxy Doxy ar tādiem izgriezumiem un volāniņu apakšā. Viens no maniem mīļākajiem kleitu brendiem ir Lavish Alice. Viņi veido ļoti skaistas kleitas, pārsvarā izņēmās, kuras sēž un man auguma vienkārši perfekta. Šī ir viena no kleitām, kuras nopirku izpārdošanā ar ļoti lielā klaida. Midi kleita ar augsto kakliņu, ar īsām rokām un ar izgriezumiem. Pēdējā kleita, ko esmu pasūtījis jaunā gada svinībām, ir Ted Baker garā kleita ar puķiem. Visārtākais man šķiet tas, ka tev ir 30 dienu laiks, lai izdomātu, vai šo preci tiešām vēlies paturēt vai vēlies atgriezt. Līdz ar to mierīgi mājas apstākļos var uzmērīt drēbes, paskatīties, padomāt, paprasīt saviem draugiem, ģimenes locekļiem, vai šī kleita tev tiešām tik labi izskatās, vai tiešām viņa ir perfekti paredzēta šai jaunā gada balītei, un izdomāt, un ja nē, tad aizsūtīt atpakaļ. Izdrukā atpakaļ sūtīšanas lapiņu, aizej uz pastu un bez maksas nosūta to atpakaļ. 2 nedēļu laikā tev atgriež naudu. Šī laikam būs pirmā reize manā Asus pasūtījuma vēsturē, un esmu pasūtījis no Asus kāds 20 reizes, kad atpakaļ sūtīšu pilnīgi visu pasūtīto. Kleitas man nepārāk patika, kā izskatījās. Vienīgais man patika, kā izskatījās Ted Baker garā kleita, bet, diemžēl, viņa man ir izmēru pa lielu, tā kā skatīšos, vai varu pasūtīt mazāku izmēru. Un man ļoti patika šī Lilu Gines somiņa, taču šajā somiņā es nevaru ielikt telefonu. Tā kā, diemžēl, arī šī somiņa ies atpakaļ. Sūtīt atpakaļ Asus ir ļoti ērti. Tikai samet visas lietas, nu varbūt nesamet, bet smuki saliec visas lietas atpakaļ, maisiņos, ieliec kastē, aizpildi atgriešanas formu, kurā atzīmē, kāpēc tev šī prece nepatika vai kāpēc viņu sūta atpakaļ, respektīvi, vai nu izmērs nederēja, vai nu nepatika, kā izskatījās, stils nepatika, vai nu ļoti reti, bet gadās, kad viņi atsūta kādu nepareizo preci, tad atzīmē, ka nepareizo preci un sūti atpakaļ. Un nauda ļoti ātri, manuprāt, 2 nedēļu laikā tiek atskaitīta atpakaļ bankas kontā. Dodies ziņu, kā jums veicas ar iepirkšanos internetā, un tiekamies jau drīz. Čau!